Rekur krāts pilnīgi. Šīs konkrētais solis. Ihāna Lange nevar atbildēt uz jautājumiem. Viņa ir iecelta tur finanšu komitejas vietniece, augsts amats, liela piemaksa pie algas, un viņai neļauj runāt vairāk, tāpēc, ka tad, kad viņai amats paģēra, ka viņai ir jāiet pie tribīnas un jāziņo par tiem jautājumiem, kas viņas komitē, viņa tur aiziet, nolasa kaut ko, un tad var uzdot viņai jautājumus. Bet viņi uzreiz pasauc vietnieku, citu tur, kādu, kas viņas vietā atbild. Viņai tātad laikam pateikuši, lai viņa nerunā. Pati viņa arī, es nezinu, kāpēc negrib, bet restīvi tagad ir panāks domē tāds stāvoklis, ka Ihānai Langai neļauj runāt, neļauj atbildēt uz jautājumiem deputāti, jo tas laikam degradē domes tēlu un grauj vispār visu kopējo reputāciju sabiedrībā par deputātiem, jo tas atbildes laikam sanāk, krimināls būtu, ja? Es nezinu, kas tur ir par iemesliem, kaut kāda atpūta ilgstošāk vai kas ir bijis. Te arī gulēju šodien pa dienu mierīgi lielās plenāras sēdes laikā. Šīs konkrētais solis. Respektīvi, Langai vairs neļauj atbildēt uz jautājumiem, lai neapkaunotu tātad koalīcijas vai visas Rīgas, vai es nezinu, visas Latvijas vai planētas Zemes kaut kādu reputāciju. Mēs līmeni. Par to milzīga alga, viņai liela alga ir, maksā piemaksas viņai par to, ka šis cilvēks pat nespēja pie tribīnītes uz kaut kādiem deputātu jautājumiem elementāriem patiesībā, ja tu ikdienā strādā ar tiem jautājumiem, atšaudīties var mierīgi, viņi te visi pārējie ir ietrenējušies, bet nē, viņa to nespēja, tad viņai aizliedz runāt vairāk, viņa nerunā. Super, maleči, kas ievēlēja Langu, tā, lai klusētu šeit. Ja mums ir Saeimā viens, kas klusē, tagad mums ir domē arī viena tāda ir. Mani sauc Rudolfs Brēmans, paldies, ka skatījāties šodien visu dienu tiešraides, pievienojoties šim te profilam un turpmāk arī jaunumu no Rīgas domas.